Labrīt, ceturtdienā. Labrīt. Čau, Linda. Labrīt. Oh. Jā. Um, es Lindai īsos vārdos izstāstīju un arī izstāstīšu to, ka pēc vakardienas mūsu dialoga kādai no jums varētu būt diezgan slikta sajūta. Jo, ja jūs esat tāds cilvēks, kāds es kādreiz biju ar ļoti labi attīstītu vainas sajūtu, es tādu kādreiz tiešām biju, tad tas, ko es teicu vakardien, var notragulēt vainas sajūtu, jo kā tad es tad gribēšu pelnīt un kas tad notiks ar tiem visiem pārējiem. Un tas neliela atkāpīt par vainas sajūtu ir tā, ka mēs varētu sevi not uz tāds kā as, kur ir cilvēki, kas ir totāli līdzatkarīgie, kur ir tikai svešas vajadzības, un otrā galā ir tie, kas tiek dēvēti arī par sociopātiem, narcisiem un psihopātiem, kuriem ir tikai viņu vajadzības. Un veselie ir tie, kas ir pašā vidū, kuri saprot, ka man ir manas vajadzības un manam partnerim ir manas vajadzības, mēs viens otru vajadzības apmienam un mēs nejūtamies vainīgi, kad mēs sakam, mīļais, mīļā, man ir šādas vajadzības, man tās ir jāapmierina. Bet ja mēs esam tajā galā, kas ir uz līdzatkarīgo puses, un tur mēs nokļūstam dēļ tā, ko mēs esam piedzīvojuši bērnībā, kad mēs centāmies ietekmēt apkārtējo pasauli, un mēs sapratām, ka ja mēs esam labas meitenes, tad mamma smaida, un ja es neklausu, tad mamma ir dusmīga, tāpēc, lai mamma smaidītu, man ir jābūt labai meitenei, un ja es mammai palīdzu, tad viņa ir atkal smaidīga, un ja es mammai nepalīdzu, mamma ir dusmīga, tad man ir jāpalīdz mammai, un ja es labi mācos, tad mamma smaida, un tad viss šie te, ja es daru it kā labi, tad vecāki ir priecīgi, varbūt tētis bija galvenajā lomā. Un ja es esmu vienkārši es pati, es esmu autentiska, reizēm slinka, reizēm nevīžīga, reizēm nepieklājīga, ja varu kādam pateikt, ko es patiešām par viņu domāju, tad mani vecāki ir neapmierināti. Un atkarībā no tā, cik daudz ir bijušas situācijas, kad vecāki bija neapmierināti ar mūsu rīcību, mēs varam nokļūt diezgan tādā pamatīgā galējībā, un ir tīpaši mēs esam dzimuši, auguši ģimenēs, kurās kādam ir bijusi kāda atkarība, vai kur ir bijuši ļoti nopietnas traumas, mums nācās vecākiem sniegt arī emocionālā palīdzība, tad ir diezgan liels risks to, ka mēs esam nokļuvuši totālā līdzatkarībā, un mēs savas vajadzības vienkārši noliekam maliņā, jo taču mammai vajag palīdzēt, brāliem vajag palīdzēt, māsai vajag palīdzēt, vecai mammai vajag palīdzēt, un tu nedrīkst rādīt savas emocijas, jo sadāk vecai mamma var nomirt, tad visādi murciņi, kas tik bērnībā mums nav bijuši iestāstīti, kur mēs esam paši noticējuši. Un tad pie tām frāzēm, ko es teicu vakardien, šī vainas sajūta var attīstīties. Izēja no tā visa izēja jau tas, ko jūs jau ziniet, ir līdzjūtības pilveni, teikt sev šīs līdzjūtības frāzes, sakot tām daļām, kuras jūtās slikti, kuras jūtās vainīgas par to, ka taču tagad ir jākrāj nauda. Jo naudas krāšanā vai naudas pelnīšanā nav nekā slikta. Nauda ir vērtība tikai tad, kad mēs viņu lietojam. Līdz ar to, tad, kad mēs naudu nopelnam, tā ir parādās vērtība tad, kad mēs viņu saņemam vai tad, kad mēs viņu izdodam. Un jo vairāk mēs spējam nopelnīt, jo vairāk mums ir ko izdot. Un tad, kad es spēju nopelnīt daudz, tad es varu daudz cilvēkiem to naudu iedot par kaut ko, par kaut kādu pakalpojumu, par kādu preci. Un ja preci varbūt man nevajag tik ļoti daudz, vai kaut kādā mirklī man māja būs pilna un tik daudz nespēšu apēst, tad pakalpojumu var gan izmantot ļoti daudz. Kur tu aiziet pie friziera var katru dienu. Jā, pa 2 reizes dienā ir vēlēšanās. Jā. Tad tas pakalpojumiem šo naudu var tiešām ļoti lielas summas izdot, un tas ir tas veids, kā to naudas aprit nodrošināt. Tāpēc ļoti veselīgi ir tad, ja esot turīgiem cilvēkiem, kuriem tā nauda ir vairāk, nekrāt naudu zeķē, bet tā kā investēt varbūt, lai tā nauda aiziet apritē, jo investīcija arī ir naudas aprite, kas tā kā nodrošinās to, ka tās asinis cīstās plūst, jo kas notiek tad, ja mēs visu naudu izpumpēsim no sistēmas laukā, tad vienkārši tas organisms, kas ir, ja ķermenis nolaiž asins. Protams, viņš kaut kādas asins ražo klāt, bet ķermenis var vienkārši nomirt, ja visas asins būs blakus burciņā. Tāpēc, kastītē nav labi turēt, nav labi pat bankās turēt, kuras veido procentu, ar procentiem audzē klāts vai kaut kādu kapitālu, kuru pēc tam tiem cilvēkiem nedod, tad drīzāk ir krāja aizdevumu sabiedrības vai arī vienkārši privāti aizdevumi, ja vien jums ir, labas attiecības. Vai arī saprotiet, ka jebkura investīcija, protams, var nest arī mīnusus. Bet, tad nauda būs tas enerģijas līmenis, ko mēs varam caur sevi izpumpēt, un te atkal būtu tā lieta, ko var skatīties, cik daudz naudas es varu caur sevi izlaist,
un viens no vingrinājumiem saprast, cik daudz naudas var sev izlaist, ir saveicināt, cik es esmu spējīgi mēnesi iztērēt. Nevis cik es iztieku, tas ir minimālais, kas ir vajadzīgs, lai tā mana sistēma pastāvētu, bet cik es esmu gatava iztērēt. Un, protams, tas skaidrs, jo vairāk mēs tērējam, jo vairāk var pieaugt, nu tad parādās to, ka mēs sākam dārgākus produktus, ekskluzīvākus produktus, mēs sākam pirkt dārgākus pakalpojumus, mēs iemācāmies braukt ar jahtu, viņu nopērkam un arī braucam ar to jahtu vai līdz pat privātajām lidmašīnām, kur drusciņās lidini paliek, jo tur ir šis ekoloģiskā pēda, ja tad nospēdums, ko mēs darām sabiedrībai. Bet ir kaut kādas tās normas robežās, cik mēs spējam tomēr patērēt krietni vairāk, nu, nosiltināt to savu milzīgo māju, lai nav jāapkurina visa apkārtne, kam tiešām pietiek ar vienu malkas klēpīti visu māju apsildīt, jo māja akumulē saules enerģiju un patiesībā pat nav jāsild un pats ar zemes ūdeni, un tas jādara, ka tas ir ļoti tāda pašpietiekoša māja uzcelt. Un tas, protams, viss maksā naudu, un tā nauda ir jāmaksā gan tiem, kas to mācīja, gan arī visiem tiem, kas tās tehnoloģijas ir ražojuši un ir izdomājuši, lai tā ekonomiskā, ekoloģiskā māja varētu tikt uzcelta. Linda, tavs komentārs. Runājot par horoskopu atkal. Tur atkal viss ir ļoti vienkārši. Tātad cilvēkam ir naudas, resursu un resursu vispār kā tādu ass. Un viņa ir gan par to naudiņu, cik ir mans resurs, tātad kāds ir mans resurs, lai man būtu tik, cik man būtu. Un turpat ir tā kā, astroloģijā gluži tā nav, ka būtu summas klāt, bet aptuvenais burbulis, kurā tu vari nokļūt, ir. Un savukārt ir otra uz asas līnija, kas ir tavs maksimums. Ja? Tātad, un to maksimumu tu vari iegūt nevis viens pats, bet sadarbojoties ar citiem cilvēkiem. Tur bez variantiem. Tātad tas, ko es vienmēr saviem studentiem arī saku, ka visa mūsu nauda pieder citiem cilvēkiem, un mēs astroloģijā to ļoti labi aplūkojam, kā tas ir, kādam tev jābūt resursam, kas tev ir jādara, kā tev ir jārīkojas, kas tev ir jāstrādā, kur tev ir jāstrādā, kā tev ir jāstrādā, ar kādiem resursiem tev jāstrādā, un tad tu tiec uz astu uz tā pretējā, un no turienes tu vari paņemt. Tāpēc, ka tas ir arī tevis nopelnīts. Tas tā kā tu pats otrā, tā kā otrs... Grūti izstāstīt cilvēku vārdiem. Vārds sakot, resurss arī otrā pusītē uz asta. Tu neesi viens pats atstāt tikai ar savām domām, ar saviem plāniem, ar saviem, ja mēs runājam arī par nodomiem, mērķiem un darīšanu, bet tev ir arī palīgs, tā kā no Dieva puses, kas ir tavs partners, kurš tev piesūta tātad partners visus tos cilvēkus, kuriem ir tā naudiņa, kura tev ir jādabū. Tā kā astroloģijā viss ir ļoti bez emocijām. Tur vispār nav nekāda emocija, tur ir tikai šī te resursa ass. Tāpat nav līkne, tā ir asta, tā kā vektors. Šitien esmu te uz kā raķeti uzšaujos tur, dabūnu tur, nesos atkal apakaļ, padara kaut ko tur, atkal nesos tur. Attiecīgi, cik man, jo es negribu nesties, tad skaglījiem es rāpos, tad attiecīgi man atkal kaut kas ir mazāk vai nav nekā. Atsakot, tēma ir milzīga, ja mēs par naudām un naudas resursiem, tu zini, kā, es arī tagad, kad mēs astroloģijā mācāmies ar vienu grupu māju sistēmas, viņiem arī stāst, ka patiesībā nauda ir izsmeļama no katras horoskopa mājas. Tikai jāzina kā. Un, protams, ka normāls astrologs, es domāju, astrologs, nevis astrologs un nevis diletāns, bet tiešām astrologs, ļoti labi cilvēkam to arī visu var pastāstīt pa soļiem, step by step. Ja, tātad kā tajā gadījumā, kā tajā, un arī tajā situācijā, kurā tu esi, un tajā situācijā, kurā tu gribētu nokļūt, tajā situācijā, kurā tu nejauši varētu nokļūt, vai vispār stulbumu pēc nokļūt, un kā tev vispār nenokļūt tajā situācijā stulbumu pēc. Un savukārt, ja ir tā, kad atgriežoties pie tādām prasmēm, ka, ja tur kaut kur ir bloķis, ja tev tas ir paredzēts, un tev ir vienkārši, wow, tev viss ir paredzēts daudz, un vienkārši ej un dari. Un ja tu, murkšķies, un arī cilvēki man saka, es eju tā kā apkārt, es nevaru saprast, kur ir tas. Tad labam astrologam ļoti vienkārši, kur ir tavs, kaut kur tu tur esi iestrēdzis tur, un, protams, ka tavas prasmes ir, tas, ko es esmu izdzīvojis kopā strādājot ar tevi, ka tas ir tā kā tiešām ātrā palīdzība, kā reanimācija, tu tā kā pats murkšķies, bišķiņu uzmurkšķies, tev ir kaut kāda pudelē korķis priekšā, un to ar savu metodu, vai ar līdzjūtības pilveniem, vai ar kā tu man citreiz saki, tu man vēl lietas visādas lietas darīt. Nav personiski. Jā, ka nav personiski.
Un tas pasēž padomā, nu, bļāviens, tu tiešām nav personiski. Nu, tas pudeles korķis plunkš izplūst, un tu vari sākt liet vīnu pa glāzēm. Nu, tā, tas bija Jā. mans komentārs. Jā, es arī noteikti gribēju pieminēt to, ka mums jau tā ticējuma sistēma ir milzīga. Jā? Tas, kam mēs ticam, un lai to noķertu, ir vienkārši jāklausās savās domās, un reizēm tur ir tāda kakafonija, ka to pat saklausīt nevar. Tur ir mērkaķiešu bars, kur visi bļauj vienlaicīgi. Bet tas, kas mūsu domās, tās tad arī ir tie mūsu ticējumi, kas lien laukā. Un tad Linda stāsta par astroloģiju un saka, ka tur katrā mājā kaut kas ir ierakstīts ar naudu nopelnīt. Jums mērķis galvā bļauj, tās visas ir muļķības, es mēģināju, man nesanāca, jā, tad ticējums būs tās ir visas muļķības. Un, nu, kaut kur tas ticējums ir radies, jā, vai nu to kāds labvēls ir pastāstījis, vai paši noticējām, ka tās visas ir muļķības. Tad šī te senā zinātne, kas ir astroloģija, kas noteikti ilgus gadus arī bija pazudus, jo mums jau vispār te bija tāda izolācija no visām pasaules gudrībām un tikai daži cilvēki tik viņām klāt. Ja tad viņi atkal ir atgriezies mūsu ikdienas lietošanā, lai tikai vērsties pie speciālistiem, kuri ir izurbušies tam visam cauri un spēj tādā cilvēku valodā izstāstīt. Jā. Linda var klausīties ilgstoši, ja, tad Linda stāsta un arī manu horoskopu, un mēs te analizējam, kā Linda piemēro stāst par to, kā ir man bļāviens. To taču tā kā stāstīja, vai man pielec, man pat nepielec, reizēm jāklausās vēl un vēl, ja ēraksts sarunas vienkārši jāklausās, kamēr tad tiešām atnāk. Jo tas par to baigi savā acī, ja, ka tas nāk kaut kāda jauna informācija, vai arī kā puzles gabaliņš tajā lielajā dzīves puzarā, un jāsameklē, kur tas puzles gabaliņš ietilps, un tā, ka viņš tur ietilps, tad tās zināšanas vienkārši man piešķilās, jā, tas ir tā. Un ja viņu mēģina ielikt citā vietā, tad viņš nelien iekšā, un tad liekas, nē, tā nevar būt, nē, tā nav patiesība. Nu, tad kaut kāda, tā kā ļoti, ļoti daudzšķaitnēni varētu būt tas, kāpēc ir tā kā, varbūt grūti sākumā tikt skaidri par to, tad kas ir tas, ko es daru un kāpēc man kaut kur neveicās. Bet tas viss ir izcināms, kā līdzība ar mājas tīrīšanu no vienas tur mēs sākam darbojamies, param soli pa solim. Ieplānojam, ko mēs darīsim, vēlams rakstiski, jo rakstisks ir tāds pierādījums priekš sevis, kas drusņi arī dzen to ēstītim ar to burkāniņu priekšā un pāciņu pakaļā, tad burkāniņš ir polāžvairs un tālāk gaišā nākotne, kur mēs izvēlējamies, un tad ieraksts kalendārā būs tā pātadziņā, ka es pati dzenu, man taču tā viena stunda te itāļu ir jāpamācās šodien. Es taču sev apsolīju. Un jā, vai tomēr te darba kustās uz priekšu. Nu ko, man šodien šī tēma ir viss. Es atceros, ka es vakar minēju vēl vienu tēmu, bet tā kā šodien ir ceturtdiena un rītdien es ļoti labprāt gribētu jums iedot individuālo darbiņu, kur mēs ar vienu no grupas Kristīniem, dalībniecēm vārdā Kristīna, ierakstījām arī uz šodien no rīta, lai jūs pie šīs tehnikas tiktu klāt visi. Tēma ir par to, kā atlaist bailes. Tad es labprāt šeit atvadītos. Protams, var gadīties, ka mums nāks kaut kādas idejas, un mēs pa vidu vēl tāpat vēl kaut ko varam ierakstīt. Arī tieši vaļā aiziet, vai arī vienkārši ar komentāriem kaut kā ar jums sadarboties. Ja jums ir jautājumi, noteikti rakstiet man vai Lindai patiešo komentāros, vai arī individuālajās ziņās, vai e-pastā. Tie, kur gribēs, tie atradīs, kādi mums ir e-pasti. Un man galvenais novēlējums ir, lai tas burkāns būtu priekšā, nevis pakaļ. Jā, labi. skatīties, ko es gribu, nevis kas ir aiz muguras. Un tad mēs tiekamies nākošanai. Jā, tieši tā. Atā. Lai jums foršas brīvdienas. Atā.